Evanģēlijas 12. nodaļa, no 44. pantā līdz 50. Atveram evanģēlijas, kam ir bībeles. Bet Jēzus sauca, kas man tic, tas netic man, bet tām, kas mani sūtīs. Un kas mani redz to, kas mani sūtīs, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Un ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju, jo es neesmu nācis pasaulē tiesāt, bet pasauli atpestīt. Kas mani nievā un nepieņem manus vārdus, tam jau ir sava tiesa spriedējis. Mans vārds, ko esmu runājis, spriedis par viņu tiesu pastara dienā, jo es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas mani sūtīs, tas man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīga dzīvība, tāpēc visu, ko runāju, es runāju, kā to mans Tēvs man ir sacījis. Brīnišķīgi vārdi, vai ne? Dārgi brāļi, māsas, ja mēs skatāmies kontekstā, ko ir Kristus darījis cilvēku dzīvē? Pirmkārt, viņam bija brīnišķīgs brīnums, ko viņš ir darījis, no ūdens pārvērtēja to ūdens par vīnu. Un tas bija liels brīnums cilvēku acīs. Pēc tam viņš dziedināja cilvēkus, pēc tam viņš bārojas viņus. Un pat līdz tam, ka pacēla Lāceri nomodā. Viņš rakstīts, ka viņš gulēja. Nu, nevis gulēja, bet kā bija tas mīris, jā. Bet Kristus pateica, viņš atpušās. Viņš nav nomīris. Un tas bija cilvēku acīs liels brīnums. Un, zināt, te pēkšņi Kristus runā 12. nodaļā par sevīm, ko viņš saka, ko viņš dara, to ne viņš dara. To dara tas, kas viņu sūtīs. Tas runā tas, kas viņam lika to darīt. Un pēkšņi mēs redzam 48. pantā, ka viņš saka par tiesu. Interesants, tāds, uzreiz tāds moments, ja, ko mēs varam nepamanīt, bet par to vajag iedomāties un arī dziļāk paskatīties uz to. Kristus nerunā pa visu šo laiku, viņš nerunā par tiesu, ka viņš tiesās. Viņš runā kaut ko citu, viņš tieši otrādi, viņš saka, tiesa būs, un viņš tiesās, bet ne viņš, bet viņa vārds. Un uz to jāņem, un to jāņem nopietni savā sirdī. To jāpieņem nevis kā vienkārši kā Dieva vārds, bet tas, kas tiesās. Kad mēs lasām, ko ir Kristus darījis, kad mēs redzam, kā cilvēki redzēja, sekoja viņam līdz, šitā evaņģēlē vispār ir runa vairāk par to. Evaņģēlists Jānis, viņš grib parādīt, kas ir Jēzus Kristus. Un 20. nodaļa 31. pantā viņš saka, kas viņš ir. Viņš ir viņa dēls. Viņš ir pats Dievs. Un lai katrs, kas tic, būtu izglābts, tiktu izglābts. Un tie ir tie nopietni vārdi. Un viss dzīves posms, Kristu posms, radīja to, ka cilvēkiem jātic. Un 98 reizes šitā evaņģēlijā rakstīts par ticību. Šodien ir tas jautājums mums. Mēs vienkārši ticam Kristum, vai mēs neticam. Un tie ir tie strīdi. Notiek strīdi. Ebrejiem tajā laikā arī bija strīdi. Un dažādi
uzticējās un dažādi neticēja. Un tie bija jūdi, kas klausījās, viņi neticēja. Un daži vīri klausījās, augstākie vīri klausījās. Un tie uzticējās, bet viņi baidījās. Kontekstā mēs skatāmies, ka te rakstīts, ka daži vīri, bet viņi baidījās, lai dabūtu atzinību no cilvēkiem, nevis pagodināt Dievu. Mums nevajag baidīties, mums jāsaka cilvēkiem priekšā, ka mēs esam Dieva bērni. Mēs ticam Kristum, mēs ticam, ka viņš ir mīris mūsu grēku dēļ. Mēs ticam, ka viņš ir pestītājs, mēs ticam, ka viņš ir varens un ka nāks tiesas dienā. Un mums būs jāatbild. Un šitie vārdi, par kuriem mēs runājām un ko mēs lasām, tie mūs tiesās. Bet lai no jums neviens šeit klāt esošas šobrīd neaiziet projām vienaldzīgi, neņemot vērā Dieva vārdus, kas šodien skanēs. Lai Dievs palīdz mums saprast, ko Dievs arī šodien grib mūs iemācīt. Viņš ir žēlestības mīļš, viņš ir pilnīgs lielas mīlestības. Viņš grib katru izpēstīt. Cilvēki ir grēcinieki, un to raksta Dieva vārds. Un nāks tā diena, kad mums būs jāatbild. Iedomāsimies par to nopietni. Un tagad es aicinu jūs, brāļus, māsas, visklāt esošos, lūkšanās, vienoties lūkšanās par sevīm. Lūgties par mūsu tuvākiem, rādiem, lūgties par mūsu kaimiņiem, jo viņi visi nezin Dievu. Ja viņi zina, aplieciniet viņiem par Jēzu Kristu lielāko mīlestību. Lai Dievs palīdz jums, lai Dievs svētī jūs. Lūksim, piecelsimies lūkšanās. Dargais pestītāji, slava Tev un gods. Tu esi lielākais Dievs, uz ko mēs varam paļauties, kas visu ir izdarījis uz krusta, lai katrs, kas tic Tev, tiktu izglābts. Paldies Tev, ka Tu šodien uzrunā arī mūsu sirdīs, ka mums jātic Tev, ka mums nevajag ticēt kādiem citiem cilvēkiem vai kādai filozofijai, bet Tev, Jēzum Kristum, tikai Tev vienām, jo Tu radīji visu caur šito zīmi, caur šito dzīvi. Lai cilvēki redz caur Tevi lielāku Dievu. Un Tu esi parādījis to. Paldies Tev, ka mēs varam paļauties uz to, uz Tevīm, ka Tu vadi mūs katru dienu, ka uz Tevīm var paļauties visas mūsu vajadzības. Un arī šodien mēs gribam Tevi pagodināt, augsti pacelt Tavu vārdu, jo tās mūs tiesās un neļauj mums kautrēties Tevī. Dot mums spēku, iededzini mūsu sirdīs, iededzini arī citus caur mums. Paldies Tev par visu. Svētī šito dievkalpojumu, svētī katru vienu, lai Tavs gods ir augsti pacelts, mūžīgi mūžos. Slava Tev un gods. Mēs lūdzam Tēva, Dēla un Svētā garā vārdā. Amen. Amen.
Es jums palūkšu piecelties kājās un dziedāsim kopīgi dziesmu. Dziesma būs arī uz ekrāniem, un man liekas, jums ir arī lapiņas. Esmu otru dziesmu taugus jau, tie, kur vēlas mācīties un sēdēt, jūs varat arī apsēsties. Vārdi būs uz lapiņām, jūs nesat dzirdējuši, bet ziniet, ka vieglāk ir dziedot mācīties nekā klausīties, tāpēc dziediet lūdzu man līdzi, arī kaut arī klusu.
Kungs, Dievs, mēs esam Tavā priekšā un mēs esam pateicīgi par to, ka Tu atdevi savu dzīvību par mums. Un tikai tāpēc, ka Tu esi samaksājis un izdarījis visu mūsu grēku dēļ, mūsu netaisnību dēļ, mēs varam nākt ar drošību un paļāvību Dievs Tava troņa priekšā. Lai Tev uzticētos, lai ielikt savu dzīvi Tavās rokās, lai atjaunotos Tavā priekšā, lai sadzirdētu to, ko Tu saki, un lai Tava gara spēkā spētu Tev paklausīt. Tēv, šajā dienā tiešām veido mūs sava dēla Jēzus Kristus līdzībā, ka mēs tiekam pārvērsti, kā Tavs vārds saka, no spožuma uz spožumu, un to dara Tavs gars. Kungs, palīdzi mums uzlūkot Tevi pāri visam un vienīgi, visā mūsu nespēkā, mūsu vājībās, mūsu klupienos un kritienos, jo Tu esi atdevis savu dzīvību, lai mēs piederētu Tev. Kungs, lai nekas vairs nav tāds, kam mēs ķeramies klāt, ko mēs gribam sev paturēt, kas ir grēcīgs, ļauns un netīrs un kas nav saskaņā ar Taviem nolūkiem. Palīdz to saskatīt visu un atdot Tev. Tev svētī mūs šajā dienā un svētī Latvijā un pasaulē, kur ļaudis pulcējas kopā Jēzus vārdā, lai Tavs vārds top godāts un lai daudz cilvēku sirdis tiek stiprināts Tevī un daudzi manto pestīšanu. Svētī noskumušos un bēdīgos, dod viņiem savu žēlastību. Svētī slimos, svētī arī man ģimenīti, dziedina katru, kurš ir slims un nevesels, dziedina arī Jūliju un Brigitu, kā arī viņas var būt vesels un stiprs Tevī. Svētī Īris, kurai stāv priekšā operācija nākošajā nedēļā acī. Paldies par mieru, kādu Tu viņai esi devis, un tiešām vada ārstu rokas, Tēvs, un dziedina viņu. Esi žēlīgs. Mēs lūdzam, lai katrs no mums esam Tavs mīlestības liecinieki tur, kur Tu mūs vadi un vedi, ka mūsu pilsēta un tauta un valsts tiek pestīti daudz cilvēki. Un mēs varam būt par svētību tautām, kā Tavi ļaudis un liecinieki un misionāri. Kungs, slavēts, lai Tu esi mūžīgi. Svētī arī mūsu savienības vadība, arī biskupi un viņa ģimeni. Dod viņiem savu žēlastību un ieprieci šajā laikā. Paldies, ka Tu rūpējies par viņiem. Svētī viņus bagātīgi ar to svētību, kas viņiem šobrīd visvairāk ir nepieciešama. Tēvs, paldies Tev par mūžību kopā ar Tevi un ka tā jau ir sākusies. Slavēts, lai Tu esi mūžīgi. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Mēs esam pateicīgi Dievam par šo dienu. Mūsu Dievs ir žēlastības Dievs. Un ja ne viņa žēlastība, kā gan lai mēs spētu pastāvēt, kā gan lai vispār mēs varētu kaut ko labu gribēt vai iespēt izdarīt, ja ne Dievs un viņa žēlastība. Šajā dienā kopā ar mums ir arī pārstāvs no apvienības Gideoni, Andis Dzērve. Mēs priecājamies, ka tā vidēji reizi gadā kāds no Gideoniem nāk pie mums un stāsta par savu kalpošanu. Un tāpēc lūdzu jūs būt uzmanīgiem un uzklausīt, lai mēs varam ne tikai informatīvi redzēt, zināt, bet atdarīt savus sirdis tam, lai atsauktos arī paši atbalstīt, tā kā Dievs mūs aicina un skubina šo ļoti nozīmīgo kalpošanu. Lūdzam pastāstīt vairāk. Es labāk iedošu tev 100 latus. Pārnākot no armijas, kur es
nokalpoju 2 gadus. Es domāju savā sirdī, beidzot, man visi pienākumi ir izpildīti pret valsti, pret vecākiem. Un es beidzot varu uzsākt savu personīgo dzīvi, dzīvot šajā plašajā, lielajā pasaulē. Sāku, protams, strādāt, sāku, protams, pelnīt, sāku, protams, izšķiest tos līdzekļus, ko biju nopelnījis, sāku iepazīt tabakas dūmus, sāku iepazīt melošanu, zakšanu. Un kādu brīdi sapazinos ar jauku cilvēku, ar sievieti, ar kuru dzīvoju netiklībā 10 gadus. Un nelikos ne ziņas, dzīvoju kā dzīvodams. Bet tad, kādu jauku dienu, man dzīvē viss apgriezās. Man pamet sievieti, man dzīve likās apstājusies un ritēja no kalna lejā. Sāku lietot arvien vairāk un vairāk. Sāk parādīties visādi interesanti draugi manā dzīvē, kas man rādīja, kāds ceļš gal galā man ir ejams. Un tanī laikā, protams, parādījās arī avīzēs sludinājumi, dažne dažādi, par ekstrasensiem, par zilniekiem, par nākotnes taujātājiem, horoskopi un visas pārējās lietas, ko mums pienes Sātans. Un es nodomāju, varbūt šis ir tas īstais ceļš vai īstais cilvēks, pie kuras var aiziet un savu dzīvi sakārtot. Tanī laikā man tēvs nomira, un cilvēks man teica, kad ir kontaktējies ar viņu, sarunājies ar viņu. Es domāju, jā, tas ir kaut kas, runāt ar mirušiem. Un viņš bija tas, kas man ieteica aiziet pie šī ekstrasensa. Ilgi nedomādams, kādu dienu cēlos un gāju. Gāju, domādams, ka es beidzot savu dzīvi sakārtošu. Pa ceļam iegāju kādā baznīcā, atšķīru kādu grāmatiņu, atradu tur kādas lietas, kas man tā kā likās pievilcīgas, labas, izlasīju un gāju pie šī cilvēka. Protams, nekas šeit dzīvē nav nejaušs. Pa ceļam ejot, es satiku sen aizmirstu draugu, kuram es izstāstīju visas savas bēdas un to dzīvi, kādu es dzīvoju, un izstāstīju, ka taisos iet pie šī cilvēka. Un viņš man teica, nedari to. Tev var palīdzēt vienīgi un tikai dzīvais Dievs, Jēzus Kristus. Viņš bija tas, kas izvilka no savas kabatas šo mazo Gideonu zilo grāmatiņu, kas ir Dieva vārds, jaunā derība, kas ir mīlestības vēstule man, viņš teica. Es pieņēmu šo dāvanu, pie šī cilvēka, protams, neaizgāju.
un sāk mājās šķirstīt, kas tad gal galā šeit ir rakstīts. Kas ir tas Dievs, kas ir tas Jēzus Kristus, ko tad gal galā viņu neredzot, viņš man var palīdzēt. Sāku lasīt, sāku meklēt, sāku klauvēt, līdz kādu dienu es iegāju pa šīm visbrīnišķīgākām durvīm, ko cilvēks vai cilvēki var izdarīt, uz kurām ir uzraksts Jēzus Kristus. Es atzinu sev par grēcīgu, es nožēloju grēkus un pieņēmu viņu par savu pestītāju. To man palīdzēja šis brīnišķīgais vārds, kas ir dots katram vienam, arī man. Tā kā Pāvils savā laikā teica, un kas ir uzrakstīts 1. Timoteja 1. nodaļā, sākot no 12. panta. Esmu pateicīgs tam, kas darīs mani spēcīgu, Kristum Jēzum, mūsu kungam, ka viņš atzins mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai. Kaut gan iepriekš biju zaimotājs, vajātājs un varmāk. Tomēr es esmu apžēlots. Jo es nezinādams esmu darījis to neticībā. Tas ir patiess un pāri mērā atzīstams vārds, ka Jēzus Kristus ir nācis pasaulē izglābt grēcinieku. Labdien! Mani sauc Andis. Es pārstāvu starptautisku darījumu cilvēku organizāciju Gideoni, kas ir dibināta jau vairāk kā 100 gadu atpakaļ un darbojās no 206 valstīm, kas ir pasaulē, 194 valstīs darbojās Gideoni. Mūsu sirdīs ir ierakstīti arī šie vārdi, kas ir rakstīti Marka evaņģēlija 16. nodaļā, 15. pantā. Un viņš tiem sacīja: ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tiek izglābts. Bet kas netic, tiek pazudināts. Šī Kristus pavēle ļoti straujiem soļiem izplatās pa visu pasauli, pateicoties Kristus miesai, Kristus draudzei, un pēdējā gadsimtā arī caur Gideona organizāciju, kura iet un kalpo slimnīcās, skolās, militārās iestādēs, viesnīcās un cietumos, dāvinot cilvēkiem to pašu vērtīgāko, to pašu labāko, to viskaistāko pērli, ko cilvēks var saņemt – Dieva vārdu. Nobeigumā gribu teikt un lūgt jūs un aicināt uz 3 lietām. Lai Gideona darbs neapstātos, mums ir lūgums, lai jūs turpinātu, lai jūs, mums ir nepieciešams lūgšanas, lai Gideona darbs neapstātos. Lūdziet draudzē, lūdziet katrs personīgi.
Jo Dieva pašķirtais ceļš un atvērtās durvis, tās neviens neaizvērs. Pasaulē ir aptuveni 290 000 Gideoni, kuri kalpo tajās vietās, kur tas ir nepieciešams. Otra lieta. Visas lietas šai pasaulē kaut ko maksā. Arī šī mazā zilā grāmatiņa kaut ko maksā. Viņa maksā aptuveni 80 centīmus. Mums ir lūgums. Ja kādam Dievs ir licis uz sirdi, ziedojiet. Katrs centīms, ko saziedo draudzes Latvijā, pasaulē, ko saziedo paši Gideoni, aiziet vienīgi un tikai šo grāmatiņu izdošanai. Visi administratīvie izdevumi, tos sedzam mēs no savas kabatas. Un tur pie ieejas jūs varat redzēt visu to plašo klāstu, ko mēs Latvijā izplatām. Tas nav tikai latviešu valodā. Tas ir vācu, angļu, krievu, lietuviešu valodās. Pie mums ir daudz cilvēki, kuri brauc uz viesnīcām, kuri varbūt sasirgst un nokļūst slimnīcās. Katram ir vajadzīga šī palīdzības roka, kas ir Dieva vārds. Un trešā lieta. Jūsu draudzes, saprot, ir visbagātākā no cilvēkiem, kas kalpo Gideona organizācijā. Šodien ir Artūrs ar mani kopā. Bet ja kāda brāla, kas ir darījuma cilvēka, biznesa cilvēks, Dievs ir uzrunājis un grib iesaistīties šajā kalpošanā, lūdzu, pēc dievkalpojuma atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem. Nākat, iesim kopā, darīsim Dievu lielo darbu. Beigšu ar vārdiem, kur laikam Bībelē ir visi tie labākie. Un tie nāk no Jesaja 55. nodaļas. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un tur neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērps zaļumā, ka tā dotu sēklu sējējam un maizi ēdājam. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pa manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtu. Paldies mācītājām, paldies draudzēji, ka veltījāt laiku, uzklausījāt. Jo ziniet, kad sējas un pļaujas likums, ko Dievs ir devis mums, tas vēl darbojās. Un ja mēs sēsim, mēs pļausim daudz, daudz vairāk, nekā būsim sējuši. Un šajā mirklī, kamēr es šeit uzstājos, šodien šajā pasaulē tika izplatīts vairāk kā 1000 šīs mazās, brīnišķīgās grāmatiņas. Lai Dievs svētī jūs Kristu bagātīgi un piepilda jūsu darbu nemitīgi un Kristu Jēzu. Lai Dievs svētī. Paldies! Paldies Sandim par uzrunu. Man tāds jautājums, es zinu, ka jūs ejat arī skolās, vai ne? Un skolās no kādas klases sākot? No 5. klases. Tātad visi, kas ir šeit un kas ir 5. klase un uz augšu, vai pie jums ir bijuši Gideoni? Paceliet rokas, kas ir redzējuši Gideonu savā skolā. Reko ir. Tas ir labi, paldies. Un tagad no 5. klases uz augšu, kas nav redzējuši Gideonu savā skolā.
1, 2, 3, 4. Skaidrs, paldies. Nu ko, mēs redzam, ka Gideoni ir izdarījuši to, ko viņi ir varējuši, un vēl ir lietas, kas ir jādara. Un tas evaņģēlijs ir jāizplat. Un tie no jums, kas pacēlāt rokas abos gadījumos, jūs noteikti zinat, kāda ir situācija jūsu klasē. Vai ne? Ka ir cilvēki, ir jaunieši vai bērni, kas tic, un ir tie, kas netic. Un viņiem ir jādzird evaņģēlija vēsts. Tā kā, lai Dievs dod, ka mēs varam no sirds šo lietu arī atbalstīt, tas ir viens no brīnišķīgiem veidiem, kādā pasaulē tiek izplatīts Dieva vārds. Un gribu iedrošināt jūs pēc dievkalpojuma, tiešām aizmugurē tur Andis būs, jūs varēsiet pieiet, jautāt, varēsiet ziedot, un lai Dievs svētī katru no mums, ka mēs to daram ar paļāvīgu sirdi, ka Dievs jau rūpējas par mums. Paldies! Šajā brīdī es gribu aicināt priekšā Jāni Rozentālu. Latvijas vēsture zina Jāni Rozentālu un vēl pazīst citus Jāņus. Un šis ir viens pavisam jauns un maziņš, piedzimis šī gada 18. maijā. Un mēs esam priecīgi, ka Rozentāļu ģimenē ir nācis 3. dēls. Tā, te ir 2, viens tur palika vēl. Bībelē mēs lasām tādus vārdus. Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder Dieva valstība. Un tā ir mūsu pārliecība un ticība par Dieva lielo mīlestību un žēlastību. Bērniem pieder Dieva valstība. Un mēs esam priecīgi, ka jūs varat būt kopā ar mums šajā dienā un ka tā ir bijusi jūsu vēlēšanās savu dēlu uzticēt Dievam jau pirms jūs viņu šeit atvedāt. Es ticu, ka jūs to darījāt jau pirms viņš piedzima šajā pasaulē. Jo jūs esat cilvēki, kas meklē no visas sirds Dievu. Un tad, kad Jānis piedzima, tad jūs to darījāt savā ģimenē. Un viņi to grib darīt arī kopā ar draudzi, lai arī viņu dēlam ir draudzes aizmuguri, kas ir šī lielā Dieva ģimene. Un mēs esam priecīgi par to, ka mums ir šie mazie bērni mūsu ģimenē. Es aicinu piecelties un mēs lūgsim Dievu. Kungs, mēs esam pateicīgi Tev par Jānu Rozentālu. Mēs pateicamies, ka Tu esi dāvinājis viņu Rozentālu ģimenei un ka Tavu žēlastību un svētību ir bijusi ar viņiem līdz šim brīdim un ka Tu esi turpinājis viņus svētīt. Un mēs lūdzam, lai Tu dod, ka Jānis var izaugt Tavam godam, ka viņš savā bērnībā, savā jaunībā var uzticēties Tev personīgi kā pestītājam, kā kungam, kā Dievam. Un ka viņš var apliecināt Tavu lielo žēlastību un mīlestību, ka visa viņa dzīve teic, cik Tu esi liels un svēts. Mēs lūdzam, lai Tu dotu žēlastību viņa vecākiem, audzinātu viņu Tavos ceļos staigāt, ka Tu palīdzētu viņiem savus bērnus audzināt Tavam godam. Mēs lūdzam dot viņiem visu nepieciešamo gudrību, spēku, žēlastību, mieru un viss, kas nepieciešams. Un mēs lūdzam, lai Jānis var būt Tavs mīlestības liecinieks savā dzīvē. Paldies, Dievs, ka Tu uztic mums bērnus, un mēs lūdzam par sevi kā draudzi, lai mēs varam būt par atbalstu katram bērnam, kur Tu ved mūsu vidū. Jo mēs apzināmies, ka mēs Tavā priekšā esam ģimene. Kungs, un tāpēc palīdz, ka mēs apzinātos šo kopējo priekštiesību un atbildību. Savā vidū audzināt bērnus Tavam godam. Kungs, lai slavēts ir Tavs vārds no mūžības uz mūžību. Āmen. Sēdiet lūdzu, un mēs arī gribam puķītes iedot. Jā.
mēs laidīsim bērnus uz svētdienas skolu. Tagad būs mūzika. Mūzikas laikā bērni dosies uz svētdienas skolu. Un mēs arī dosim savu ziedojumu mūzikas laikā, kā parasti. Tas ir ziedojums, ar kur mēs iesaistamies evaņģēlija vēsts izplatīšanā caur Pāvila draudzi. Un tas ir labprātīgs ziedojums, brīvprātīgs. Ja jūs esat viesis mūsu vidū, jūs nejūtieties spiests to dot, bet ja tā ir jūsu izvēle, lai Dievs jūs svētī. Un atcerēsimies, ka mēs nekad nevaram Dievu pārsniegt došanā. Dievs mums vienmēr dod vairāk. Vienmēr. Vienmēr. Pat tad, ja mēs viņam atdodam visus savus grēkus, viņš mums neiedod tikpat daudz pretī mūžīgas dzīvības. Viņš iedod pāri mēram dzīvību. Un tad, kad mēs zaudējam savu nemieru viņa mierā, tad viņa miers ir pāri plūstoši un lielāks par to, ko mēs esam atdevuši. Un tāpat tās arī, kad Dievs mūs ir radījis un ievedis šajā pasaulē un ieaicina mūs arī šajā kalpošanā, tad tas, ko mēs atdodam Dievam, Dievs to vienreizēji palielina. Nevis kaut ko pieliekot, bet reizinot, ja tā var teikt. Un tāpēc, lai mūsu došana ir ar tādu mieru un paļāvību, ka Dievs rūpējas par mums, ka Dievs mūs mīl. Un Bībele saka, priecīgi devējs Dievs mīl. Dosim ar priecīgu sirdi, ne gražīgi un nopūstamies. Jo tavā priekšā
Aicinu piecelties lūkšanai. Kungs, mēs esam Tavā priekšā un mēs pateicamies, ka Tu mūs iesaisti. Iesaisti Tava lieluma un labuma apliecināšanā. Svētī šo kopā likto ziedojumu, lai tas atnes Tev godu un slavu un svētību mums un līdzcilvēkiem. Palīdz dzīvot pilnīgā paļāvībā uz Tevi. Tu esi labs Dievs, un Tu rūpējies par mums. Mēs lūdzam, lai mēs šodien esam atvērti Tavam vārdam. Tavs vārds ir tas, kas mūs tiesās. Un palīdz tāpēc dzirdēt to, ko Tu saki, un paklausīt. Svētī bērnus svētdienas skolā pārdomājot Tavu vārdu, un svētī mūs to pārdomājot. Tava slava, lai iet plašumā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Aicinu jūs atvērt Marka evaņģēliju 13. nodaļu un lasīsim no 24. panta līdz nodaļas beigām. Marka evaņģēlijas 13. nodaļa, sākot ar 24. pantu. Bet tanīs dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies un mēnesis nedos savu spīdumu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību. Un tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no 4 vējiem, no zemes gala līdz debesu galam. Bet mācieties līdzību no vīģes koka. Kad viņa zars jau iezeļ un lapas plaukst, tad jūs nomanāt, ka vasara ir tuvu. Tā arī, kad jūs visu šo redzēsiet notiekam, tad ziniet, ka tas ir tuvu priekš durvīm. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams tas viss nebūs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļa debesīs, ne dēls, kā vien tēvs. Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir. Tas ir, kā kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, ik katram savu darbu, un pavēlēja durvju sargam būt nomodā. Tad nu esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri. Kad tas piepeši nākdams, jūs neatrod guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem. Esiet nomodā. Mēs jau iepriekš, tas jau ir kādas svētdienas atpakaļ, kad es runāju par Marka evaņģēliju 13. nodaļu, par pirmo pusi mēs runājām par to, kā Jēzus sāka atbildēt to jautājumu, kas mācekļiem pacēlās tad, kad viņi tur aplūkoja tās celtnes, to templi un tos akmeņus. Un kāds māceklis bija izteicis tādu komentu: paskaties, kas par ēkām, kas par akmeņiem, cik tas viss ir grandios un liels. Un kāda bija Jēzus atbilde? Vai tu visu šīs lietas, lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Un tad 4. pantā mēs lasām šo jautājumu, kad Pēteris, Jānis, Jēkabs un Andrejs, 4 Jēzus mācekļi, pieiet pie viņa un jautā: saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies. Un tad Jēzus iesāk runāt un brīdināt savus mācekļus no tā, ka pirms nāks visas tās lietas, proti konkrēti tempļa izpostīšana, un ne tikai, viņš runā par daudz lielāku periodu arī tajā kontekstā, ka pirms tas nāks, būs dažādi citi viltnieki, kas nāks un teiks: es esmu Kristus. Būs viltus pravieši, kas teiks: klausiet šīm un tām lietām, notiks tas vai jādara tā. Viņš teica:
neticiet tiem. Tāpat būs karu daudzināšanas, būs zemestrīces, un būs cilvēki, kas izmantos šīs milzīgās lietas, kas, protams, mūs visus satrauc, bet tas nav vēl gals. Neuzķerieties uz to. Viņi jūs baidīs ar to. Tas nav gals. Un tad viņš saka, evaņģēliem jātiek sludinātam, tie jūs vajās. Bet tas arī vēl nav viss. Un tad viņš konkrēti runāja par tempļa izpostīšanu, kas notika jau 70. gadā. Jūdejā izcēlās pilsoņu karš 66. gadā, un Jēzus šīs lietas sacīja apmēram 30. gadā. Tātad pēc nepilniem 40 gadiem bija pilsoņu karš, un tā rezultātā romieši nāca un aplenca Jeruzālemi un 70. gadā izpostīja templi un izpostīja Jeruzālemi. Un tad piepildījās burtiski tas, kas rakstīts par tempļa izpostīšanu. Un tad Jēzus vēlreiz brīdināja no viltniekiem. Bet tas, ko Jēzus pasaka visās šajās lietās, tas ir ļoti, ļoti līdzīgi tam, kas tiek pateikts Jāņa atklāsmes grāmatā, 6. nodaļā, kad tiek atdarīti zīmogi. Turpat ir secīgi iespējams saskatīt paralēles šiem notikumiem. Un tad, kad Jēzus atklāsmes grāmatā atklāja šīs lietas Jānim, tad mēs redzam, ka runa iet par visu to periodu no pirmās Kristus atnākšanas līdz otrajai Kristus atnākšanai. Un līdzīgi arī šeit Jēzus saka, evaņģēlijiem jātiek sludinātam pa visu pasauli. Līdz 70. gadam, kad templis tika izpostīts, vēl nebija pasludināts evaņģēlijs visā pasaulē. Un pat tagad vēl ir jāturpina sludināt evaņģēlijs. Tagad ir daudzas tautas, kurās vēl nav pat jaunā derība. Jaunā derība ir vairāk iztulkot nekā visa Bībele, bet ir daudzas, tās ir īpaši mazākas tautiņas un dažādi dialekti, kuros nav iztulkot ne jaunā derība, ne arī visa Bībele. Un ir vietas, kur evaņģēlijs vēl nav aiznests. Ir vietas, kur vēl es nesen skatījos kādas fotogrāfijas, kur lidoja pāri džungļiem un bija pievilkts klāt un uzņemt foto uzņēmumu, kur dzīvo ciltis, kuras vēl nav skārus civilizācija, kur nav aizgājuši neviens cilvēks no ārpasaules, lai viņiem, tā teikt, pastāstīt kaut ko un jebko, tā skaitā arī evaņģēliju. Vēl evaņģēlijiem ir jātiek sludinātam. Un to mēs redzam, tas ir paralēli gan šeit, gan arī citur, kur lasam par to evaņģēlijos, Mateja evaņģēlija 24. nodaļa un Lūkas evaņģēlija 21. nodaļa un atklāsmes grāmata 5. nodaļa. Tātad runiet par daudz lielāku periodu. Un tad, kad Jēzus to visu ir raksturojis un sacījis, tad viņš turpina šeit no 24. panta, un viņš saka šos vārdus, kurus lasījām. Bet tanīs dienās pēc tām bēdām. Tanīs dienās pēc tām bēdām. Un tad konkrēti viņš no 24. līdz 27. pantam jau runā par to, kas notiks, kad Jēzus nāks, kā notiks viņa atnākšana. 28. Tad redzēs cilvēka dēlu nākam, bet pēc kārtas. Tātad pirmkārt, kā tas notiks, būs kādas zīmes. Tanīs dienās pēc tām bēdām. Par kādām bēdām iet runa? Protams, tiešajā kontekstā, ja mēs skatāmies, tad iet runa par tām šausmīgo postu un to, kas notika kara laikā Jūdejā, kad Jeruzālem bija aplenkta, kad romieši bija aplenkoši Jeruzālem un rezultātā izpostīja to. Tad bija šausmīgs bēdas, tā bija šausmīga postaža. Cilvēkiem nebija ko ēst, bija bads, slimības un visas tās šausmīgās lietas, kas jau to pavada. Drausmīgi. Bet, kad mēs skatāmies arī plašāk, tad nav runa tikai un vienīgi par to. Jāņa evaņģēlija 16. nodaļā mēs lasām, to visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī, pasaulē jums ir bēdas. Bet turiet droši prāti, es pasauli esmu uzvarējis. Plašākā nozīmē viss tas
periods kopš Kristus pirmās atnākšanas līdz šodienai, un arī, protams, pirms tam, ir ļoti daudz bēdu bijis pasaulē. Un pēc visām šīm bēdām nāks Kristus. Pēc tam nāks Kristus. Mēs redzam šeit 20, kad skatāmies 20. pantā, un arī 22. ir pieminēts tāds vārds izredzētie. Un ja tas kungs šīs dienas nesaīsinātu, tad neviens netaptu izglābts, bet izredzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. 22. pantā, jo vilts Kristu un vilts pravieši celsies un darīs zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja tas varētu notikt arī izredzētos. Un neiet šajā gadījumā runa tikai par, ja vispār neiet par jūdu tauta runa, runa iet par tiem, kas nav dzimuši miesīgi un tā kā Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā saskaņā ar tādu asins pēctecību, kā Dieva bērni, iet runa par tiem, kas tic Kristum un ir piedzimuši no jauna. Tie ir tie izredzētie. Un tie ir tie, kas dzīvo bēdu laikā. Un tad, ja es saku, pēc šīm bēdām, tad viņš nāks. Tad, kad mēs skatāmies arī uz to, kas šodien notiek, tad 20 gadsimts, kad romieši izpostīja, jau toreiz Jūdei bija padarīta par provinci, viņa nebija neatkarīga. Zinām, neatkarība bija Makabeju laikā, apmēram 2. gadsimtā pārsvarā, tas bija pirms Kristus, kur viņu tautā bija atkal zinām diezgan liela ziedu laika, tāda kā ķēniņa Dāvida, Salamana laikā. Bet romieši viņus pakļāva vēlāk, vienalga, ap 63. gadu pirms Kristus. Un viņi bija tik padarīti par Romas provinci. Un viņi nebija brīvi. Kā valsts viņi nebija 20 gadsimtus turpat. Mēs zinām, ka pagājušā gadsimtā atkal Izraēlas valsts izveidojās, bet vai mēs varam teikt, tas ir tas īstais? Tā īsti nē. Tā īsti nē. Kāpēc? Tāpēc, ka nav jau notikusi to pravietojumu piepildīšanās, kas runā par izraēliešu nākšanu pie Kristus, un nav runa par to, ka viņi Mesiju atzītu. Lielākā daļa cilvēku izraēliešu, viņi netic Kristum. Ir kāda daļa, kas tic Kristum, maza daļiņa. Ir maza daļa, kas ir judaismā. Lielākā daļa ir ateisti. Netic. Vai mēs varētu teikt, viennozīmīgi tie ir tie izredzētie, par kuriem runā Jēzus šeit? Tā īsti vēl nē. Viņi ir kā izredzēta tauta, kurā ir īpaša loma cilvēces vēsturē. Un romiešiem Pāvils saka, ka pienāks tā diena, kad viss Izraels tiks izglābts. Un tas vēl nav noticis. Vēl viņi neatzīst Kristu. Tātad mēs redzam to, ka šis bēdu laiks un kristieši tajā nav savstarpēji tā atraujamas lietas. Tas ir viens un tas pats. Un tad šeit ir šie vārdi saistībā ar tām dabas parādībām. Saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm un debesu stiprumi sakustēsies. Kā to saprast? Grūti ir to tā uzreiz visu saprast, bet ir kāda rakstvieta praviešu Jesajas grāmatā, kura dod kādu mājienu, kas tas varētu būt. Un būtu jālasa Jesajas 24. nodaļa drusku plašāk, bet es nolasīšu tikai vienu pantu, 23. pantu. Tad bālais mēnesis nosargs un kvēlošā saule nobālēs, jo tas kungs Cebauts pārņems ķēniņa varu Ciānas kalnā un Jeruzālemē. Un skatieties šeit
tu esi nākušos vārdus, un to vecaju priekšā parādīsies mirdzošā godībā. Kāpēc mēnesis saule zaudēs savu spožumu? Tāpēc, ka Kristus atklāsies savā godībā. Un viņa godības spožumā visas debesu parādības zaudēs savu spožumu un sakustēsies. Tas ir tas tuvākais, ko mēs kā skaidrojumu atrodam pašā Bībelē. Un tas būtu loģiski, jo tāds ir Dievs. Bībele saka, viņš mājo nepieejamā gaismā. Un tad ir sacīts tālāk, un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību. Šeit ir vismaz 3 lietas pateikts šajā pantā. Skaties uzmanīgi vārdus. Tad redzēs cilvēka dēlu nākam. Jēzus nāks redzamā veidā. Visiem redzamā veidā. Un tas notiks pēkšņi. Ir dažādi mesijas, kas pasludina sev par mesijām, kurus joprojām var redzēt tikai un vienīgi tā kā tur, kur viņš ir, ļoti lokāli. Un varbūt cilvēki ir mēģinājuši iztēloties, un tad, kad Jēzus nāks, varbūt tās, kad tiks ņemts vērā tehnoloģijas attīstību un sasniegumu, un viņu redzēs tāpēc viss, ka to rādīs pa ekrāniem. Es nedomāju, es nesaprotu pilnībā, ko tas nozīmē un kā tas notiks, bet tieši tāpat kā Dievs ir visur klātesošs un tieši tāpat kā Jēzus saka, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam, un viņš šodien ir šeit, šajā brīdī, un viņš ir Ķīnā, viņš ir Brazīlijā, viņš ir visās vietās. Un tieši tāpat kā viņš spēja to, viņš spēja nākt un viņš spēja atklāties. Un es nezinu, kā tas notiks. Kaut arī es ticu tam, ko mēs esam atklājuši, ka zemeslode ir apaļa. Es nezinu, kā to viss redzēs, bet es ticu Dieva spēkam. Bet viņš nāks redzams visiem. Otrs, ko mēs šeit redzam, viņš nāks padebesīs. Tad, kad runiet par padebešiem un mākoņiem, tad nāk prātā vecā derība, ka Dievs savu godību atklāja mākonī, dažādos veidos tur. Tad runiet par dievišķu godību šeit, tas ir mājienis. Un apustuļu darba grāmatas 1. nodaļā no 9. līdz 11. pantam mēs lasām par to, kā Jēzus tika uzņemts debesīs mākonī. Un ka viņi skatījās apustuļi uz mākoņiem, kur viņš palika. Un tur nāca eņģelis un teica, ko jūs skatāties? Tāpat kā viņš ir aizgājis, viņš nāks atpakaļ padebesīs. Tas viss tā notiks, tas būs grandiozi. Un trešais šeit ir sacīts ar lielu spēku un godību. Mīļā draudze, mīliet lielas lietas. Mīliet, nepārprotiet mani, lielus trokšņus. Es nedomāju sliktus un samaitājošus, bet tādus ietekmīgus. Mūziku un daudz labu pārsteidzošu lietu. Mīliet lielus gaismas efektus. Mīliet lielas lietas, jo Dievs ir liels. Atcerieties, kad pāris gadus atpakaļ šeit bija jaunais zinātnieks Aigars Atvars. Viņš teica, un viņš zinātnes laukā darbojas, viņš teica, kāpēc zinātniekiem interesē Dievs? Viņš tā loģiski, kā zinātnieks izsecināja. Viņš teica, Dievs ir liels. Zinātniekiem interesē lielas lietas. Secinājums, zinātniekiem interesē Dievs. Tāpēc zinātniekiem interesē Dievs. Tieši tāpēc. Un atcerieties, kādus gadus atpakaļ, kad bija tā aptauja notikusi Latvijā un Eiropā, vai ne? Cik zinātnieki pieļauj Dieva esamību, un apmēram tas jautājums. Atcerieties, cik procenti no Latvijas zinātniekiem to pieļauj? Kurš atcerās? Apmēram 96%. Ja tu nopietni meklē, ja tu skaties uz faktiem, tu nevari neticēt,
ka vēl kāds aiz visu tā stāv. Man kāds 2 reizes ir bijis saruna ar mūsu jauno mediķi, Eviju Būmani. Gūtmani. Viņa bija Būtmani, tagad ir Gūtmani. Un viņa ir teikusi, viņa studē visu to medicīnu un to cilvēku. Viņa saka, vienā brīdī tam profesoram ir jāapklust, jo viņš nezina. Var izskaidrot fizioloģiski, no kurienes nāk tie impulsi, kas darbina sirdi, kas darbina to. Es nezinu, Evija kādu dienu es ceru to pastāstīs visiem. Bet nonāk līdz brīdim, kad nevar pateikt, kas cilvēkā darbina to un to, kas savukārt darbina to vispārējo. To nevar pateikt. Mediķi to nav atklājuši. Viņi nezina, kas to darbina. Mēs zinām, kas to darbina? Protams, ka mēs zinām. Tas ir Dievs. Un tad, kad Dievs pasaka stop, tad vairāk nav. Dievs ir liels un Dievs ir spēcīgs. Dievs ir grandios. Un mums ir jāpierod pie tā, ka Dievs ir liels. Mums ir jātic tam. Un viņš nāks ar lielu spēku un godību. Tas ir par Jēzu, kā tas notiks. Un tad ir nākošie vārdi 27. pantā, kur Jēzus saka, un tad viņš sūtīs savus eņģeļus sapulcināt savus izredzētos. Šeit ir dots tas apzīmējums no 4 vējiem, no zemes gala līdz debes galam. Ko tas nozīmē? Vienkārši, vai ne? Tas nozīmē visu zemeslodi. Tad sapulcināt tiks no visām malām. Un šie eņģeļi, kas tiks izsūtīti sapulcināt Jēzus izredzētos, viņi sapulcinās pilnīgi visus. Neviens nepietrūks. Visi tiks atvesti pie Jēzus no visattālākajām zemes vietām, no visdziļākajiem cietumiem, kur tai brīdī arī atradīsies ieslodzītie ticības dēļ. Viņi tiks paņemti un sapulcināti pie Kristus. Mēs par to varam būt 100% droši. Tad, kad nāks Jēzus, viņš mūs neaizmirsīs. Tikai pirms tam mums ir jāiepazīst viņš un jāuzticās viņam. Tad Jēzus dod tādu nelielu līdzību 28. un 29. pantā, kā mēs lasījām. Mācieties līdzību no vīģes koka, kad viņas zars jau iezeļ un lapas plauks, tad jūs nomanāt, ka vasara ir tuvu. Tā arī dzen, kad jūs visu šo redzēsiet notikam, ziniet, ka tas ir tuvu priekš durvīm. Tātad līdzība attiecas uz iepriekš sacīto. Jēzus nekomentē sīkāk tikai uz šito pēdējo lietu, kad jūs to redzēsiet, tad ziniet, ka tas ir tuvu. Es domāju, ka tās parādības, kas ir dabā, tās notiek praktiski vienlaicīgi. Manā sapratnē, bet es varu kļūdīties. Tās varbūt, man gan šķiet, ka tās ir ļoti tuvu viena otrai. Dabas nobālēšana Kristus godības priekšā, kad viņš atnāks. Un tāpēc, bet tas ir tikai mans izjūtas un domas, un tāpēc viss tas, kas pirms tam, tas ir varbūt tas, par ko Jēzus saka, kad jūs to redzēsiet notīkam, tad ziniet, ka tas ir tuvu. Kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka Bībele rāda, ka viņa atnākšana būs ļoti pēkšņa. Ļoti pēkšņa. Bībele rāda, ka neviens cilvēks dabīgi nevarēs to aprēķināt, un neviens cilvēks nevarēs lietot kādus dabīgus līdzekļus, lai pateikt, šis tagad norāda, ka tūlīt viss notiks. Un Jēzus saka, vienkārši, kad jūs redzēsiet visas tās lietas, tad ziniet, ka tas ir tuvu. Un es esmu lasījis un dzirdējis, ka ir cilvēki, kas saka par Jēzu, kas saka par apostulu Pāvilu, pasties, viņi kļūdījās. Viņi domāja, ka tūlīt tas būs, bet nenotika. Ne, viņi nekļūdījās, bet viņi zināja, kā pareizi, kādu attieksmi ieņemt. Un attieksmi, kādu raksturoja Pāvilu, bija, tas notiks tūlīt. Pavisam drīz. Esi gatavs. Tas nenozīmē, ka nevajag nestrādāt. Vajag strādāt. Tas nenozīmē, ka vajag pārstāt stādīt kokus, doties laulībā vai kā citādi. Nevajag pārstāt to darīt, bet sakārto savas prioritātes. Un Jēzus saka, kad viss šīs lietas notiks, kas tās ir par lietām? Tie ir tie viltnieki, par ko iet runa iepriekšējā tekstā. Tie ir kari, tās ir zemestrīces,
Tās ir kristiešu vajāšanas. Un Jēzus saka, kad jūs visu to redzat, tad ziniet, tas ir tuvu, bet tas vēl nav gals. Jā, liekas, vai tas padara to situāciju vieglu? Liekas, nē. Tas nepadara vieglu. Tad Jēzus saka tādus vārdus: šī cilts nezudīs, tiekams, tas viss nebūs noticis. Debes un zem zudīs, bet man vārdi nezudīs. Ko viņš grib ar to pateikt? Ko nozīmē šī cilts? Ja mēs skatāmies uz atpakaļ, 27. pants runā par izredzētajiem. 20. un 22. pants runā par izredzētiem. Kas ir izredzētie? Tā ir Kristus draudze. Viņš saka, draudzi neviens nespēs iznīcināt, pirms tas notiks. Šī pasaule aizies bojā, un Bībele to māca. Daudz rakstvietas. Te ir pieminēts Atklāsmes grāmata 21. nodaļa, 2. Pētera vēstule 3. nodaļa. Pasaule vienkārši tiks iznīcināta, bet draudzi netiks iznīcināta. Un Jēzus vārdi, kas ir paša Dieva vārdi, ir patiesi. Un mums tam ir jātic. Un tad Jēzus saka, tā kā neviens nezina par to, kad notiks viņa atnākšana, tad mums jābūt nomodas stāvoklī. Mums jābūt garīgi modriem, lai jebkurā laikā mēs būtu gatavi viņa atkal atnākšanai. Garīga modrība. Tas nozīmē, Jēzus saka, tad, kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka tas ir tuvu. Un tas, kā jums ir jāizturās, jums ir jābūt garīgi modriem. Vai ir pateikts viss, kas nepieciešams, jeb kaut kā trūkst? Kā jums liekas? Cilvēcīgi gribās vēl drusciņu vairāk, vai ne? Mēs esam pieraduši, ka nosauc mums precīzus laikus un dienas un datumus. Tas ir tas, kā mēs dzīvojam rietumu pasaulē. Ir vietas pasaulē, kur tik precīzi nedzīvo kā mēs. Bet mums gribās to precizitāti, bet mūsu precizitāte nereti ir veids, kā mēs paši augstprātīgi sākam kontrolēt situācijas, kurās esam. Un mērīt visus citus pēc tā. Un Dievs nav gribējis, ka mēs kaut ko mēram. Dievam svarīgāk ir mūsu gatavība. Jo Dievs nevēlas, ka mēs kādu brīdi vispār dzīvotu ar netīru sirdi un negatavībā. Dievs vēlas, lai katru mirkli mūsu sirds ir tīras. Vai mēs tā dzīvojam? Ja varbūt mēs atlicinām un mēs sakam, liekas jau, diena ir uzaususi, jau būs atkal labi. Tad pienāk vakars un tad uznāk atkal bailes un neziņa. Smagi jautājumi un domas, vai vientulībā tas notiek. Tad tas pāriet un saka, mēs atkal būs labi. Dievs negrib, ka mēs tā dzīvojam. Dievs, ka mēs visu laiku esam miera un prieka stāvoklī. Ka mēs visu laiku esam gatavi. Vai mēs esam gatavi? Vai mēs esam gatavi Kristus atkal atnākšanai? Uz ko mēs balstamies? Šeit sacīts, ka tikai Dievs zina, kad būs gals un kad Jēzum būs jānāk. Vai tas nozīmē, ka Jēzus nav Dievs? Nē, tas to nenozīmē. Tas vienkārši ir atšķirīgas funkcijas tēvam un dēlam. Tas, ka viņi šādā veidā tiek rādīti un ka Jēzus pats to pasaka, nenozīmē, ka Jēzus nav Dievs. Mums atkal gribās visu mērīt pēc sevis, bet tik ļoti daudzās Bībeles rakstvietās pateikts un evaņģēlijos ļoti daudz pārliecinoši ir parādīts, Jēzus ir Dievs. Ja viņš ir Dievs, kāpēc viņš nezina?
Tas ir Tēva ziņā. Tas ir tas, kā Dieva trīsvienība ir kopā vienā veselā. Mums nesaprotam, bet viņiem pilnīgi un nepastarpināti. Mūsu atbildība ir būt garīgā nomodas stāvoklī. Tur Jēzus izstāsta to līdzību par kalpu, un mums ir svarīgi, ka mēs esam gatavi, kā kalpi, kas gaida savu kungu. Un viņš saka beigās, ko es saku jums, to es saku visiem. Tas nebija tikai tiem 4 vīriem. Kā lai citi uzzina par to? Tad, kad mēs viņiem pasakam. Un ja es saku, es to saku visiem. Vai mēs viens otram atgādinām, uzrunājam par to, ka Kristus nāks atkal, vai mēs izaicinām viens otra to dzīvesveidu? Vai mēs rūpējamies par to, kas notiek manā līdzcilvēkā, kad es pamanu, ka viņš ir ielaidis sevī rūgtumu? Vai mēs rūpējamies par otru, kurš ir pakritis un kurš ir neziņā? Vai mēs iedrošinām brāli vai māsu, kuri kādreiz šaubās par to, vai Dievs viņus mīl, vai Dievs viņus nav pametis? Ko mēs darām? Ja es saku, ko es jums saku, to es saku visiem. Un viņš to dara caur mums. Mums visiem ir jābūt nomodā, un mums ir līdzās cilvēki, kurus arī mums ir jāstiprina un jāiedrošina. Un Jēzus ir izdarījis visu, lai mēs būtu nomodā, un lai mēs gaidītu to dienu, par kuru zina tikai viņš. Un ziniet, ir daudz mierīgāk dzīvot un zināt, ka es esmu gatavs tagad, un nezināt, kad viņš nāk, nekā dzīvot un gaidīt to dienu un nezināt, vai tad es būšu gatavs. Daudz mierīgāk ir dzīvot un zināt, ka viss ir izdarīts. Vai tu tici, ka viss ir izdarīts? Vai tu tici, ka tev pieder mūžīgās dzīvības dāvana? Un ja tu neesi pārliecināts par to, ja tavā sirdī ir šaubas, ka tad, ja Jēzus šodien nāktu pēkšņi, tu nebūtu gatavs, tad neej mājās šodien. Tad nāc un runāsim, lūksim, meklēsim rakstos. Runāsim vairāk, ja tas ir vajadzīgs. Bet neej mājās un nedzīvo šajā neziņā. Tā ir šausmīga dzīve. Lūksim Dievu. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu esi atnācis, lai mums uzdāvinātu brīnišķīgu dzīvi. Un Tu esi atnācis, lai mūs neturētu neziņā par to, kas mūs sagaida, bet lai mums pateiktu un pateiktu tik daudz, lai mēs būtu laimīgi. Lai mēs rūpētos par šī brīža gatavību un būtu laimīgi Tevī. Lai meklētu savu laimi tagad Tevī. Lai būtu apmierināti ar Tevi tagad. Lai Tavs miers būtu mūsos tagad. Lai Tavs prieks būtu mūsos tagad. Lai Tava gara auglis, mīlestība, miers, prieks un visas tās īpašības būtu mūsos tagad. Jo Tu esi gribējis, ka tagad mēs dzīvojam šo svētīgo dzīvi, kurā mēs esam pilni ar Tevi. Tu zināji mūsu vājības, un Tu zināji, ka nevar mums pateikt, un Tu, Dievs, to zināji, ka nevar mums vienkārši nolikt kādu datumu nākotnē, lai mēs neieslīgtu paši savos ceļos un grēkos un atkarībās un neaizbildinātu sevi. Paldies, Kungs, ka Tu visu gribi dot tagad. Paldies Tev par šādu lietu kārtojumu. Jēzu, Tu esi atnācis, lai mūs padarītu svēti laimīgus. Un mēs lūdzam par katru, kurš
nav pārliecināts, ka tad, ja tu šodien nāktu, viņš būtu cienīgs iet tavā valstībā. Mēs lūdzam, ja ir vajadzīgs iedrošinājums, tad iedrošini, ka tad, ja viņš ir uzticējies tev kā pestītājiem un kungam, tavs vārds saka, ka tu dod jau tagad un šodien viņam mūžīgo dzīvību. Un ja kungs ir grēki mūsu dzīvēs, tad šķīstī mūs no tiem un mazgā, ka mūs nekas nešķir no tavas mīlestības. Un ja ir kāds cilvēks, kurš nekad nav tev uzticējies un nezin, kas ir šis miers un prieks tevī un gaidīšanas sajūta ar mieru un prieku, tad lūdzu Dievs šajā dienā palīdz, ka šis cilvēks var godīgi atklāti tev lūgt piedošanu par saviem grēkiem, par savu neusticēšanās laiku tev un dāvini viņam savā žēlastībā ticības dāvanu, ticēt, ka tu piedod, jo tavs vārds saka, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš, tu Dievs, esi uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. O, slavu tev, kungs, ka tu šodien dāvini mūžīgo dzīvību. Kungs, paldies par dzīvi, kurā tu esi līdzdalību ņēmis jau tagad. Āmen.
Paldies korim par dziesmu. Šajā brīdī ir kādi jautājumi, lūdzu. Vai tu esi pieņemts Dieva valstībā, ja tu tici Dievam, bet netici Kristum? Jēzus sacīja tā, Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa 6. pants. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Tad, kad pirmie cilvēki krita grēkā, tad grēks šķīra viņus no Dieva, no mūžīgas sadraudzības ar svēto Dievu. Un ir tikai viens pestīšanas ceļš, ko mēs redzam, kā Dievs ir sagādājis. Proti, viņa dēla nāvi par mūsu grēkiem samaksā par mūsu grēkiem, par mūsu netaisnībām. Un viņa dēlā mēs esam taisnoti, lai tiktu pieņemti Dievam. Nav citas iespējas. Ja? Vai pazudis kristietis var pazaudēt mūžīgo dzīvību? Pazudis kristietis. Laikam prasītos nedaudz skaidrībāk, bet es mēģināšu to jautājumu atbildēt, vai varbūt var teikt, vai kristietis var pazaudēt tā, vai kristietis var pazaudēt mūžīgo dzīvību. Es ceru, ka es to jautājumu neizmainīju. Ja cilvēks ir uzticējis savu dzīvi Kristum, notiek vairākas lietas, protams. Viņam ir garīgi jāaug, garīgā augšana ir saistīta ar iešanu cauri grūtībām. Un šajā dzīves laikā mums ir jāsastopas arī ar Sātana uzbrukumiem. Un Sātans ir tas, kurš cenšas pievilt un kurš cenšas novērst arī ticīgu cilvēku no Dieva ceļiem. Un var notikt vai nu tas, ka viņam izdodas iestāstīt kristietim, ka tāpēc, ka viņš krīt un klūp, ka nekad nekas nav noticis un Dievs neko nav viņa dzīvē izdarījis un viņš tam sāk ticēt, vai arī citi viņam uzbrūk un saka, paklausies, tu esi kristījies, tu esi nācis pie Dieva, bet paskaties, tu atkal izdarīji šo, atkal izdarīji to, man liekas, ka tu neesi pestīts. Un tā cilvēkam, kurš patiesībā ir pestīts, Sātans vai pat cilvēki, tā skaitā kristieši, var sākt apšaubīt to, vai viņš ir pestīts un novērst viņu. Es nezinu, cik tālu tas var aiziet. Es ceru, ka kādā brīdī Dieva vārds viņu pārliecinās, ka viņš sapratīs, ka viņš ir pestīts un kādā veidā garīgi augt. Jo pestīšana nenozīmē uzreiz perfektumu par 100%. Tas ir tikai sākums un tad ir garīgi jāaug. Otrs, vai var būt tā, ka cilvēks ne tikai sāk domāt, ka viņš nav pestīts, bet patiesībā arī tiešām nav pestīts? Ko es redzu Dieva vārdā? Dieva vārds saka, Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa, neviens neko nekad neizraus no tēva rokas. Ja Kristus ir kādu pestījis, tad neviens nevarēs viņu šķirt. Bet tad ir vēl cits raksturvietas vēstulē ebrejiem, kurš saka, ja cilvēks pats novēršas un ja pats atsakās. Ir grūti to visu salikt kopā, vai tas vispār ir iespējams. 1. Jāņa vēstule liek domāt, tas ir gandrīz neiespējami, jo ja cilvēks atkrīt, tad tā ir liecība, ka viņš nekad nav bijis vispār pestīts. Varētu būt. Bet ebrejiem 6. nodaļa saka, ja viņš ir baudījis nākamās pasaules spēkus, ja viņš ir bijis dalībnieks, un tad ir turējis Jēzus asins par nesvētām un nešķīstām, kas tad varēs samaksāt par viņa grēkiem? Es atbildot šo jautājumu, vai var pazaudēt? Man ir grūti iedomāties, kā varētu nonākt tik tālu, lai pateiktu apzināti, pie pilnas apziņas, zinot, ka ir Dievs, ir mūžība, ir elle, un zinot, ka Jēzus vienīgais ir samaksājis par maniem grēkiem, kā nonākt tik tālu, lai pateiktu, man šis Jēzus nav vajadzīgs.
Ar to es gribu pateikt, ka man ir grūti iedomāties, kā tas varētu notikt, bet tāpēc, ka Dieva vārds saka, ka tas var notikt, es ticu, ka var notikt, ar cerību tomēr, ka pārsvarā gadījumos tas nav tas gadījums. Ka visticamāk cilvēks ir ļoti, ļoti pamests un viens, kāpēc viņš sāk apšaubīt savu pestīšanu, ka tie ir sātana uzbrukumi un cilvēks nebauda atbalstu, viņš neskatās Dieva vārdā vai nebauda citus kristiešu atbalstu vai tam līdzīgi. Man gribētos cerēt, ka pārsvarā gadījumos tomēr tas ir kaut kas cits. Bet, Dieva vārds saka, ka tāda iespējamība pastāv. Vai mums ir jābaidās no pasaules gala? Ko man domāt par 21. decembri, pasaules galu? Jā, mēs šodien runājam par to, ka to neviens nezina. Cilvēces vēsturē ļoti daudz cilvēku bijuši, kas ir centušies izskaidrot, un ir bijuši minēti daudzi datumi, pat vietas, kur atnāks Kristus un būs pasaules gals. Balstoties uz Dieva vārdu, tas ir pilnīgi nepamatoti. Vai baidīties? Nav jau jābaidās no tā, par ko Dievs ir sacījis. Neuztraucies, neviens to nezina. Esi vienkārši gatavs. Nav jābaidās. Es gribu sacīt arī tādu lietu. Dieva bērnam jau vispār vairs no kā nav jābaidās. Ja? Vai no lauvām ir jābaidās? Nav jābaidās. Dievs teica, cilvēks ir valdnieks pār visu radīto. No lauvām ir jāuzmanās. Nevajag savu roku bāzt krātiņā, kur ir lauva. Vienkārši esi uzmanīgs. Vai ir jābaidās no sliktiem cilvēkiem? Nav jābaidās, ir jāuzmanās. Dievs nav mums devis bailības garu. Mums nav jābaidās no lietām. Mūs var pārbiedēt. Es saprotu, tas ir kaut kas cits, ja mums kāds izlec priekšā tumsā vai kā. Var pārbiedēt mūs, bet pašos pamatos nav jābaidās, bet ir jāuzmanās. Vai ir jābaidās no pasaules gala Dieva bērnam? Ir jāgaida. Viss. Jā. Paldies par uzticētiem jautājumiem, un lai Dievs jūs svētī, un es ceru, ka tas bija par svētību. Un turpināsim būt viens ar otru attiecībās un kontaktā un runāt par tām lietām, kas mūs nodarbina, jo dažos teikumos, protams, nevar visu atbildēt. Šajā brīdī lūdzu jūsu uzmanību ziņojumiem. Es negribu būt ļoti garš. Ir tie parastie ziņojumi, kas notiek katru nedēļu. Tos jūs atradīsiet uzrakstītus mūsu izdevumā Draudzes acis. Es tagad viņus neatkārtošu. Tikai viena izmaiņa. Tur, kur ceturtdienā ir rakstīts, ka evanģelizācija ceturtdienās sākas pulksten 7. Mēs pagājušajā nodarbībā lēmām, ka tā sāksies 6:30. Mums ir drusku vajadzība to laiku drusku vairāk paņemt. Tā kā 5:30 sāksies Bībeles studija un 6:30 sāks evanģelizācija. Jā, tā ir. Tagad to jūs izlabojiet, lai jūs zinātu, kad pārējais paliek tas pats. Tad vēl ir arī izdevums Baptistu vēstnesis, un ir arī vēl svētdienas skolotājiem iespēja iegūt papildus izglītību, mācoties skolā, Timotejas skolā, un es ļoti to iesaku. Domāju, ka skolas vadītājai Esterai Rozē ir ļoti labs un tiešām pamatots redzējums par to, kā vajadzētu veidoties mūsu svētdienas skolām, un tāpēc ļoti iesaku skolotājiem un tiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, izmantot šo iespēju, lai dotos uz Rīgu un mācītos. Tas nav klātienē, tas ir tā, lai varētu arī pēc darba cilvēki aizbraukt nedēļas nogalēs un mācīties. Un atkal ir vajadzīgi vīri, jo projām ir vajadzīgi cilvēki, vīri, kas ir gatavi iet kalpošanā un nest labo vēsti. Liepājā, Latvijā un pasaulē. Un tas ir Baltijas pastorālais institūts, kur pieteikties un mācīties. Vīri, pārdomājiet, nav vecuma robežu. Skatos, cik Alberts skatās ieinteresēti. Tas ir pareizi, Albert. Tas ir pareizi. Viņš ir 2 reizes vecāks nekā es. Un nav vecuma robeža. To es saku jums nopietni. Es tur braucu arī reiz gadā, tiekos un mācu.
un nodarbojas, kādas nodarbības mums ir, un tur ir ļoti dažādi vecumi, un tas ir ļoti svētīgi. Tā kā, ja jums ir tāda vēlēšanās, šeit ir kontakta informācija, tā būs pie ziņojuma dēļiem, un zvaniet, interesējieties. Un, ja jums ir kādi jautājumi, jautājiet arī man personīgi, vai arī tiem, kur jau tur ir studējuši, vai var piecelties, kas ir studējuši tur, un joprojām skaitās kā studenti. Kārlis ir beidzis, Jānis Jonaits, un vēl būs citi, jā. Tā, lūdzu, Kārli. Labrīt, es vienu īsu ziņojumu. Šodien es neesmu sieviete. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka es ziņošu par sieviešu dienu, Pasaules baptistu lūgšanu dienu sievietēm. Un es vienkārši vēlējos aicināt sievietes un vīriešus, jo mēs Pāvela draudzē, vai ne? Mēs esam gan sievieši, gan vīrieši iepriekšējos gados arī aicinājuši, ka var nākt kopā un lūgt un būt kopā šajā dienā ne tikai sievietes, bet ja sievai ir vīrs, droši ņemiet līdzi. Un tāpēc es arī uzrīkstos kā vīrietis ziņot par sieviešu lūgšanu dienu. Tātad šodien 5:00 šeit pat nāciet atpakaļ. Un šī ir starptautiskā Pasaules baptistu sieviešu lūgšanu diena. Lūgs par misiju, par viens par otru un par dažādām tēmām, kas ir ļoti svarīgas. Un tā nav tikai tāda vietējā Liepājas Pāvila draudzes lieta, bet šajā laikā visā pasaulē tas notiekās. Visā pasaulē. Dažādās valstīs, dažādās draudzēs, dažādās pilsētās. Tā kā 5:00 šodien droši nāciet. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, ko man kāds teica, lai es pasaku. Ir iespēja arī ziedot šajos 5:00. Ir iespēja arī ziedot Pasaules baptistu savienības sieviešu departamentam, un tas ir svarīgi, jo izrādās, ka viņiem galvenie ienākumi ir tieši no šīs vienas lūgšana dienas. Tad tas departaments, no kā viņi strādā, ar kādiem līdzekļiem, tas ir tas, kas šajā dienā tiek saziedots visā pasaulē. Tā kā, ja kādam ir uz sirds arī ziedot Pasaules baptistu savienības sieviešu departamentam, tam kalpošanām, ko viņi dara, aizsniedz arī cilvēks pasaulē, kalpo sievietēm, tad arī droši nāciet gatavi ziedot. Viss, paldies! Labrīt, draudze! Labrīt, ģimene! Es jums gribu uzdot vienu jautājumu. Vai jūs ziniet, kas notiks Pāvila draudzē 11. novembrī? Tā ir nākšā svētdiena. Kas būs? Tur jau priekšā parādīja. Jā, tad vēlreiz es gribēju atgādināt tiem, kur varbūt iepriekš nav dzirdējuši. Tad nākošais svētdien Pāvila draudzē būs draugu svētdiena. Kas tā ir par svētdienu? Mums ir katram iespēja atvest sev līdzi draugus, radus, kaimiņus uz draudzi, kur mums būs īpaši arī dievkalpojums, būs kāds dziesmas, būs arī kādi viesi. Un, tāpēc tiešām vēlreiz iedrošinu. Beigās ir arī iespēja dabūt šādas lapiņas, tie ir tādi mazi ielūgumi, ko jūs varat paņemt līdzi, iedot draugiem, radiem, kaimiņiem un aicināt un nākt kopā nākošu svētdienu uz dievkalpojumu. Un tas tāds iedrošinājums kā ģimenei. Mums nākošu svētdienu šeit būs ciemiņi, tāpēc uzņemsim viņus, draudzēsimies, neiesim uzreiz pēc dievkalpojuma mājās, būsim sadraudzībā un tiešām baudīsim svētkus kopā. Paldies! Es domāju, ka mēs varam celties kājās, un šī būs zināma dziesma visai draudzei, un slavēsim Dievu ar to. Kad mieru ar Dievu man dvēselē jūt, kad nekais vairs nepieder vairs. Sirds ticībā dzīvo.
Kungs, mēs ieliekam sev tavās rokās, lai piepildītu tavu gribu, lai skatītos uz tevi un dzīvotu tevī, un lai tu un tavu dzīvību atklājas mūsos. Āmen.